Tā ir pienācis laiks mūsu pēdējam ziņojumam šajā konferencē, un tā autors ir Tilmans Plats. Tilmans Plats ir vēstures zinātņu doktors, Ziemeļvalstu vēstures viesprofesors Greifsvaldes Universitātē, Berlīnas Humboldt Universitātes Ziemeļvalstu institūta pasniedzējs un daudz publikāciju autors. Tilmana Plata pētījumi koncentrējās uz Ziemeļeiropas un Austrumeiropas vēsturi no 18. līdz 20. gadsimtam, kā arī uz starpnacionālajām attiecībām Baltijas jūras reģionā. Viņš ir pētījis arī Krievijas 18. gadsimta tirzniecības un ekonomiskās domāšanas vēsturi, un jāteic, ka nesen Rīgā lasījis lekciju Pagātne, kas negrib aiziet, holokausts Latvijā, mūsdienu vācu historiogrāfijā. Un šajā konferencē Tilmans Plats prezentēs ziņojumu Karību salas Baltijas jūrā, atceroties koloniālo pagātni pilsētas muzejos, Flensburgas un Ventspils salīdzinājums. Lūdzu. Jā, paldies par uzaicinājums. Es vienmēr labprāt esmu viesis šeit Rīgā, šeit Latvijā. Jā, un I hope that towards the end of the conference you still have enough strength. Es ļoti ceru, ka tagad konferences beigās jums būs vēl spēks noklausīties par manu tēmu. Šī tēma ir nedaudz citādāka, un es pastāstīšu par šādu interesantu tēmu, Karību jūru un Baltijas jūru, Karību salas un Baltijas jūru, un kāda ir saikne, un kā mēs varētu varbūt salīdzināt muzejus Flensburgā un Ventspilī. Šāds ir mans prezentācijas plāns. Es nedaudz pastāstīšu par to, kā es iepazinos ar šo tēmu. Kā jūs zinat, šī nav centrālā mana pētniecības tēma. Es sākšu ar ļoti vieglu un ātru pārskatu par koloniālo pagātni Flensburgā un tās jūras muzeju. Tad es arī pastāstīšu par to, kāda tam ir saikne ar šo koloniālo vēsturi, un arī to pašu izdarīšu ar Ventspili un Tobago salu, par ko jūs jau, protams, zinat, un ko mēs Ventspilī redzam saistībā ar to, un tad kādi ir secinājumi, to pastāstīšu pašās beigās. Tātad. Tagad ievadam, kāpēc es izvēlējos Flensburgu un Ventspili. Man liekas, šīs abas pilsētas ir ļoti interesantas un salīdzinošas, jo abas pilsētas bija ļoti ievērojamas ostu pilsētas. Tās atrodas Baltijas jūras reģionā, diezgan nelielas ir abas, un tās arī nav valstu galvaspilsētas, un tās arī bija diezgan mazas koloniālajā kustībā. Visdrīzāk Flensburga bija vismazākā koloniālajā vienība, kāda tajā laikā bija. Vēl viena šāda lieta, runājot par atmiņu kultūru mūsdienās, ir tas, ka abas pilsētas mūsdienās atrodas valstīs, kurām nav vēsture ar koloniālo vēsturi, un Vācijai nepiederēja Dāņu kolonijas, un arī Latvija ir vēl viena valsts, protams, cits gadījums, bet arī Latvija īsti nav tā kā tieši Kurzemes pēctecis, tāpēc
jā, ir interesanti salīdzināt šīs divas pilsētas. Kā jau es teicu, es salīdzināju Jūras muzeju Flensburgā, kas ir dibināts 1984. gadā, un tad arī Pils muzejs, par kuru jūs jau noteikti zinat, kas tika atklāts Ventspilī 2001. gadā. Jautājums, ko varētu uzdot, kas ir ļoti vienkāršs jautājums. Jums jāsaprot, ka esmu vēsturnieks, neesmu muzeju speciālists, varbūt tāpēc es nedaudz naivi uz to visu skatos, bet man šķiet, ka mērķis muzejam ir kāds, ko vispār muzejs cenšas sasniegt šajā sabiedrībā, vai vienkārši parādīt pierādījumus, kaut kādus pētījumus un izglītot sabiedrību, vai arī grib būt daļa no sociālām pārmaiņām vai pētniecības centru šajā atrašanās vietā, kas ir iespējams muzejā, jo muzejam šāds fonds, un tas varētu būt tāds tā kā celmols nākotnē un arī pētniecības vieta. Tagad sāksim ar Flensburgu un Dāņu kolonijām. Tātad Dāņu kolonijas attīstījās 17. gadsimta beigās, 1671. gadā Svētā Tomasa salā. Šīs 3 salas atrodas šeit, Svētā Tomasa sala, ka tā tika šī kolonija sākta 1671. gadā, tad San Croix sala, ko Dāņi nopirka no francūžiem 1733. gadā, un tur atradās lielākā daļa plantāciju, un arī tur strādāja ļoti daudz vergu šajā San Croix salā. Un runājot par Flensburgu, ir ļoti interesanti to salīdzināt ar Ventspili, jo Flensburga, kā jūs varbūt zināt, Holšteinas štata valsts daļā, un tikai 18. gadsimta vidū Dāņu kroņa monopols 18. gadsimta vidū bija apvienojās ar pārējiem šiem štatiem un izveidoja šādu vienoto Dāņu valsti. Un iesaistījās arī koloniālajā tirgošanās vidē. Un 1755. gadā tika izveidota šī Flensburgas uzņēmums San Croix salā. Viņi ļoti aktīvi tirgojās ar Dāņu Virģīnas salu tirgotājiem. Viņi veica cukura tirgošanos no šīm salām un arī veica ruma ražošanu Flensburgā. Tā ir daļa no visas pilsētas identitātes. Varbūt jūs kāds esat tur bijuši un varbūt jūs reiz pamanīsiet, es pamanīšu, ka tā ir ļoti svarīga šīs pilsētas identitāte, bet, protams, ir arī svarīgi pieminēt, ka tirgotāji devās prom arī ceļoja no Flensburgas uz šīm kolonijām, un viņi ne tikai netieši ieguva no tā ražotā, kas tika saražotas kolonijās, bet arī izveidoja vēl saiknes, jo uz turien devās tūkstošiem vergu, tika arī tirgoti līdz 1803. gadam, līdz vergu turība tika aizliegta Dānijā. Tā bija viena no pirmajām valstīm, kas aizliedza verdzību.
pati verdzība šajās salās tika aizliegta tikai pusgadsimtu vēlāk, 1848. gadā. Un atkal, ja mēs runājam par Flensburgu, mums ir jāatcerās, ka tā bija daļa no Dāņu unitārās savienības, un 1864. gadā austrieši un prūsieši uzvarēja, un bija Flensburga kļuva daļa no Prūsijas impērijas. Tur mēs arī redzam šo koloniālo identitāti pilsētā, bet šīs kolonijas paturēja un turpināja ražot rumu un vest to uz Flensburgu. Un, ja mēs runājam par Dāņu Virģīnu salām, tad tā ir bijis ļoti, ļoti svarīga kolonija. Un 1917. gadā tika pārdota ASV. Un tagad mēs skatāmies uz atmiņām. Tas ir Flensburgas jūras muzejs, un tas ir īsts atgādinājums par to, ka es runāju visu laiku par Dāniju, bet vēsturiski tā nebija tāda neliela nācijas valsts, bet gan tāda lielākā valsts, kas bija liela Norvēģija, Grenlande, Islande un citas kolonijas, ne tikai Karību jūrā, bet arī citur. Tas viss piederēja Dānijai. Tā ir daļa no muzejs. Un kā es teicu, tieši atceroties Flensburgu, rums. Flensburga sevi pārstāv kā ruma valstī. Jums patīk rums, tad apmeklējot pilsētu kā turists, var to izbaudīt. Ir arī ruma regate, tradicionālās jahtas, buru laivas, un daudz turistu ierodas uz šiem svētkiem, arī uz šo regati, uz pilsētu. Bet vēlāk, aptuveni 2010. gadā, tam sāka attīstīties arī tāda kritiskāka pieeja, sākot ar jaunu izstādi jūras muzejā, pastāvīgo izstādi 2012. gadā 3 telpas, kas ir veltītas pilsētas koloniālajai vēsturei. Par to vēl vēlāk parādīšu, bet tāds īsts izrāviens visā šajā jautājumā sākās ar īpašo izstādi 2017. gadā. Rums, sviedri, asaras, un tā bija pretrunīga, ļoti apspriesta izstāde vietējā sabiedrībā, un tas tiešām bija ļoti provocējoši attiecībā uz tādu ļoti pozitīvu vēstures atspoguļojumu, kā to visu uztver kā veiksmīgu dalību tādā koloniālā struktūrā. Un tad ir īpašas izstādes pilsētā veltīts dažādiem tematiem. Lielākoties visos procesos piedalījās arī muzejs, piemēram, koloniālā apskate vai pastaigas. Lielākoties no muzeja, piemēram, ar tādu kā pastaigas maršrutu cauri pilsētai, kur parāda arī arhitektūru. Piemēram, šī ēka kā noliktava. Tas arī rāda to veiksmīgo tirdzniecību, bet tagad savukārt to aprakstīja jau kritiskāk, piemēram, kritiskāk stāstīja par šo tirgotāju ģimenes, varbūt kādu citu pusi. Un tad arī īslaicīgi uzstādīts piemineklis pilsētā, ar kuru vēlējās
atgādinātu par to, ka Flensburgā nav vietas tam, lai kritiski paskatītos uz koloniālo pagātni. Un, kā es teicu, tad šis bija īslaicīgs šāds piemineklis un vieta, un tāpēc šobrīd mums ir arī izstāde muzejā, nepastāvīga, un tur arī ir veltījums tieši koloniālajai pagātnē, bet ne tikai Flensburgā, bet arī Hamburga, Kopenhāgena, un Flensburga arī imitē vai cenšas imitēt šīs pilsētas šajos konkrētajos centienos un tematā, bet tagad mums ir arī konkurss par pastāvīgu pieminekli šādai pagātnē, un 10 000 eiro balva ir izsludināta par piedalīšanos, tātad par uzvaru šajā konkursā. Jā, un nākamajā gadā tiks izvērtēts arī piemineklis. Un, kas attiecas uz muzeja izstādi tāda, Jūras muzejs ar permanento izstādi 3 telpās, vienā pamata informācija, par kuru pastāstīt arī jums, un Flensburgas dalība kampaņā, tāda tradicionāla izstāde, un tad ir arī otra telpa, kurā tieši tiek runāts par vergu tirdzniecību, un no tāda tradicionāla skatu punkta tiek attēloti vergi tikai kā upuri. Tātad tradicionāls viņu attēlošanas veids, verdzības un tāds ļoti pasīvs veids, kā to attēlot. Un īpašās izstādē savukārt tiek pieminēts arī daudz kritiskāks tā visā aspekts. Un šis tad arī tādā pozitīva izstāde rumam veltīta. Te mēs varam redzēt etiķetes, vai arī šajā daļā, un arī tehniskāka pieeja, piemēram, kā ražot rumu, arī, varbūt, informēti, bet ne pārāk kritiski. Un kas te ir vēl nedaudz vairāk pieminēts, ir tāda neliela daļa ar rasisma, šīs tirgošanās sadaļu, un arī te ir kritiskāka pieeja pielietota, ka jūs it kā varat ieskatīties šajā kvadrātā, un jums tad ir jādomā kritiski, skatoties to, domājot par to, kā tirdzniecība strādāja. Un tad viens no izplatītākajiem piemēriem ir šis te trauks, kuru tur melnādaina persona, kas tika izmantots arī tātad ruma tirdzniecībā. Un, kā es teicu, tāds lielāks solis kritiskajā virzienā bija tieši izstāde Imani Tafari Ama no Jamaikas. Un, kā redzat, visa grīda ir izrotāta ar, it kā parādot, kā uz zemes varētu izskatīties, ja gulētu vergi. Un vēl kas ir interesanti, kā mums te parasti, kā šeit ir šādas nišas varbūt, vai kur ir izvietoti eksponāti, un tad jūs to lasāt, bet te savukārt tas bija rakstīts uz zemes. Un kā uzrakstīja vai plāksnes bija uz zemes, tad vajadzēja noliekties, lai varētu to lasīt, un tas bija proaktīvi gan apmeklētājiem, gan arī vispār atvēra šo, un arī guva kritisku atspoguļojumu medijos. Šāda pieeja. Tas attiecas uz Flensburgu, bet ja mēs atgriežamies pie Ventspils, par ko es domāju zināt vairāk, sākšu arī par koloniālās vēstures pārskatu, un ļoti interesanti ir tas, ka salīdzinot ar Dānijas vēsturi, tad Kurzeme, Kurland, tur šī koloniālā pagātne sākās agrāk. Tātad Kurzemes hercogiste, Livonijas karš, 1561. gads, un tad
Jākaps Ketlers diezgan zināms Latvijā, un viņš, protams, bija lielas varonis te, un tāds, kurš arī ar šo koloniālo vēsturi tika ļoti saistīts. Un viņš jau to arī iesāka, un arī Tobago aizsākās tieši no šī stāsta. Lūk, es tagad kārtē parādu, kur ir Tobago, Karību jūras pašos dienvidos atrodas. Un tikmēr viņš arī veiksmīgi veidoja nocietinājumu Gambijā 1651. gadā. Un veiksmīgi tad arī varēja izplatīties 1654. gadā Tobago, lūk, Kurzemes līcis salas rietumos. Un, kā zināt, tā bija tāda īsāka termiņa pieredze. Pēc vairākiem gadiem viņu tad sagrāba Zviedri, un viss šis process arī palēninājās. Dānijas iekarotāji arī tur šajā teritorijā valdīja. Pēc tam atkal tika atbrīvota kolonija un pārbūvēta vēlreiz ar daļējiem panākumiem. Un te mēs varam teikt, ka turpinājās centieni izveidot šo koloniju arī uz viņa dzīves beigām, bet sākot ar 1690. gadiem, tad pēdējie kolonisti no Kurzemes aizbrauca. Un kas attiecas uz piemiņu Ventspilī. Tas arī attiecas uz šo vēsturi, atceri un politiku Latvijā. Ventspilī tam saknes ir starpkaru periodā, kā tas bieži vien ir Latvijā, ir tīpaši Ulmaņa laiki, kad bija ļoti pozitīvs tas veids un pieeja, kā to vispār atspoguļot, ka Jākaps ir liels līderis, Latvijas kolonija, ka ir bijusi tāda, un jūs visticamāk zināt. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka daļēji arī tagad šī vēsture vispār turpinās arī neatkarīgajā Latvijā. Padomju laikos par šo nerunāju, vai tas bija aizmirsts, bet tāda naratīva par lielu panākumu tik un tā ir bijusi, un par koloniju neatkarīgā Latvijā tad runāja. Un, protams, te mēs runājam par zīmogu 2001. gada. Un iepriekšējās naratīvas tā kā uzvaras gājiens bija, protams, kā iespējams arī ar latviešiem. Trimdā ļoti pozitīvi bija apraksti, un arī tur latvieši pieminēti kā aktīvi uz salas, kā es teicu. Tad šo tēlu veicināja trimdas latvieši, tāpēc uz to nebija tāda kritiska skatījuma. Un tas savukārt arī deva jau vēlāk atbalsi arī neatkarīgā Latvijā. Tad arī ir tāds iepirkuma centrs, kas Ventspilī ir nosaukts Tobago vārdā. Arī tas ir pozitīvs veids, kā uz šo jautājumu skatīties. Un vēl kāds piemērs, iespējams jūs arī zināt, ir tāda strūkla, kā fregate no 2016. gada. Fregate Valzivs strūklaka, arī pozitīvs piemērs. Un kaut arī strūklaka ir jauka, bet tas līdz ar to neaplūko kritiski tieši tematu par koloniālo pagātni. Un to pašu var teikt arī attiecībā uz Kāsla mūzeju, Ventspils pils mūzeju. Koloniālā vēsture tur netiek pieminēta gandrīz nemaz, tikai lūk vienā stūrī ir karte ar mūzeju. Tas, starp citu, vispār nav vēsturisks dokuments, bet gan Tobago karte, Britu karte. Mēs varam te atrast
lielais Kurzemes līcis vai ko citu, bet nav tādas atsaucas uz vēsturi un uz koloniālo vispār vēsturi vai kādu kritiskajiem punktiem, tematiem attiecībā uz verdzību, cīņām ar vietējiem iedzīvotājiem, vēsturiskajiem. Tieši Ventspils muzejā tas netiek atspoguļots. Tagad esam nonākuši pie secinājumu un salīdzināšanas daļas. Man šķiet interesanti, ka, lai gan ir tik daudzas līdzības abām pilsētām, tām ir līdzīga vēsturiskā pagātne, un tās abas bija daļa no nelielas koloniālas vienības, bet tas, kā Fransburgā ar to tiek galā ir citādāk nekā Ventspils. Man šķiet ļoti, ļoti interesanti un nozīmīgi, ka atmiņu politika ir arī citādāk, ņemot vērā, cik dažāda ir šī vēsture pēdējos 20-30 gados. Tātad vairāk skatās to, kā Latvija, kā kolonizēta vieta ir kolonizējuši kādu citu. Un šeit vienmēr ir konteksts par Krieviju un Padomju Savienību, un bieži vien tādā kontekstā ir grūti sevi redzēt kā kādu, kam varētu piederēt kāda cita kolonija, tāpēc ir ļoti interesanti skatīties šo tēmu šajā ziņā. Tāpēc arī ir ļoti interesants līdzināt ar Flensburgu, ar šādu postkoloniālo skatījumu un to kritiku par šo reģionu, par to, ka viņiem ir vieta muzejā, kur viņi atkal apskatās šīm tradīcijām no cita skatu punkta un ņemot vērā, ka bija šī ekspozīcija izstāde 2017. gadā, bet Ventspilī tāda vēl nav bijusi, bet man liekas, ka tas uzdot ļoti interesantu jautājumu, vai tas vispār ir iespējams, un vai to darot mēs varētu atsaukties uz Mika Bālu konceptuālo pētnieku, kurš uzdod jautājumu, vai vispār ir iespējams adaptēt, pārņemt to pašu kontekstu, kāds ir Flensburgā, arī Latvijā. Man liekas, tā būtu kļūda to darīt, jo, kā jau es teicu, stāsts Latvijā ir pilnīgi citādāks, ir pilnīgi cits uzskats par kolonizāciju, un arī ņemot vērā visu pārējo kontekstu, ņemot vērā arī kāds ir konteksts ar Krieviju. Varbūt daži no jums zina Aleksandru Epkina rakstu par Austrum Eiropas kontekstu. Austrum Eiropā ir pilnīgi kaut kas cits, un man liekas, tā būtu kļūda vai vispār nebūtu iespējams 100% izmantot tos pašus konceptus Ventspilī un Ventspils pilsmuzejā. Šī rietumu sapratne ir balstīta tajā, ka koloniālisms un rasisms ir cieši saistīts, bet es uzskatu, ka ņemot vērā, ka Lerijs Volfs ir rakstījis par Austrumu Eiropu un par to, ka ir šāds nošķīrums starp abām vietām, man liekas, arī ļoti ir tāda tā kā hierarhija kultūras diskursā starp Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu, tāpēc man liekas šīs nošķīrums starp eiropiešiem un ne-eiropiešiem ir daudz sarežģītāks tieši Austrumu Eiropā. Un man liekas, ka no mana skatu punkta, Latvija atrodas Austrumu Eiropā no šāda skatu punkta. Man liekas, ir ļoti svarīgi tajā ziņā sadarboties vēl ciešāk,
Baltijas jūras reģionā, jo abas pilsētas ir ļoti citādākas tajā, kā viņas runā par šo vēsturi, bet ir arī daudzas līdzības starp abām pilsētām. Tāpēc, man liekas, tas būtu ļoti labi, ja muzeji un arī pētnieki ciešāk sadarbotos un pētītu šīs tēmas, atklātu līdzīgas pieredzes, un arī tāpēc, ka agrīnajā modernajā periodā ir jāsaprot, ka kuģniecība bija veids, kā veidot kontaktus un ir bijusi ļoti liela tirdzniecība starp Ventspili un Flensburgu, pat neņemot vērā kolonizāciju. Tā kā, man liekas, tas varētu būt labs tāds pamats nākotnes sadarbībai. Es ceru, ka jums bija ļoti interesanti. Paldies jums! Thank you very much. Jautājumi? Paldies, Mārīte Jakoļa un Nacionālais vēstures muzejs. Man, atklāt sakot, nav jautājumu, bet tā ir tāda tēma, kas prasa milzu diskusiju, īpaši, teiksim, Latvijas vēstures kontekstā. Un mums, principā, pašiem prasās saruna par to, kādā veidā tiek konstruēta šī vēstures apziņa, kādā veidā vēstures mīti ietekmē mūsu attieksmi pret vēsturi, jo šī Kurzemes hercogistas kolonijas, tas ir tāds milzu mīts, ja, kas vēl joprojām latviešos neskapēc uztur tādu lepnuma sajūtu, lai gan patiesībā mēs bijām ne tikai mazākā koloniju zeme pasaules vēsturē, bet arī laikam visīsāko laiku faktiski, jo reāli hercogs Jēkabs, Tobago, teiksim, šīs Kurzemes kolonijas Tobago, tātad pirmais posms no 654. līdz 58. 59. gadam, un otrais posms, no 17. gadsimta 70. gadu beigām līdz šo 90. gadu sākumam vai maksimums vidum. Tātad paši varat parēķināt, cik tur reāli ir to gadu, kad tie kurzemnieki bija tajā Tobago. Vispārējais laiks ir hercoga Jēkaba centieni iegūt starptautisku atzinību, respektīvi iegūt šīs kolonijas, atgūt atpakaļ un atgūt savu juridisko statusu, bet reāli kurzemnieki tur nebija. Un arī par to, protams, vai ne, kārto reizi mēs latvieši lepojamies, mēs kolonisti vai mēs kolonizatori, bet latvieši reāli tur nebija. Tie bija, par kurzemniekiem sauca tos cilvēkus, kuri iestājās hercoga Jēkaba dienestā, lai dotos uz šīm kolonijām. Pārsvarā tie bija karavīri, kas tika vēroēti Vācijā un citās zemēs. Arī vietējie vācieši bija, bet latviešus uz turieni nesūtīja. Un hercogs Jēkabs arī neplānoja to darīt, jo viņš uzskatīja, ka viņam ir nepieciešams darba spēks uz vietas Kurzemes hercogistē. Īsu brīdi bija ideja sūtīt latviešus uz Gambiju, lai parādītu vietējiem, kā toreiz teica, melnajiem un arī zaldātiem, kas tur tika savērvēti, kā ir jāstrādā. Jo hercogs Jēkabs vēlējās izvērst šīs plantācijas, ne gluži plantācijas, bet, teiksim, lauksaimniecisko ražošanu Gambijā. Bet, uznāca šis poļu zviedru karš, kas sagrāva visus hercoga Jēkaba plānus, un līdz ar to arī šie plāni palika nerealizēti. Un līdz ar to šī koloniālā diskursa esamība mūsu teiksim, vēsturiskajā apziņā, manuprāt, tiešām prasa tādas zināmas korekcijas. Tāpat laikā būtu nekorekti pārmest hercogam Jēkabam to, ka viņš, kā saka, vēlējās šīs kolonijas iegūt, jo tā bija absolūti normāla tā laika kā saka, iezīme, tas bija koloniālisma laikmets. Protams, atkal jautājums par šo vergu tirdzniecību, kas visiem ir aktuāls. Hercogs Jēkabs vēlējās to darīt, bet viņš piedāvāja Spānijai un citām, kā saka, lielvalstīm, ka viņš varētu ar saviem kuģiem šos vergus pārvadāt.
Bet lielvalstīm tas nebija interesanti. Ja, un līdz ar to visi viņa plāni, tur reāli viņš varbūt kādus dažus simtus arī pārveda. Ja. Datu vienkārši par to nav, bet katrā ziņā tie skaitļi ir absolūti minimāli. Līdz ar to, manuprāt, ka mums šī tēma tiešām vajadzētu vienreiz tā kā izrunāt. Ja. Jo kaut kā šie 30. gadu romantiskā pieeja vēstures, rakstīšanai, viņa joprojām ietekmē mūsu sabiedrību, ja, un arī šo pieeju. Tas tāds mans komentārs. Jā, es piekrītu, protams. Paldies par komentāru. Paldies. Jā. Vitaļāva komentāri, es domāju, ka Mārīte jau ļoti labi teica, tā ir tā mazā dimensija. Vai, teiksim, vai Kurzemes hercogista būtu bijis kolonizējošs spēks, ja var. Ir cita lielā lieta, un mums laikam Daijas kungs ir arī autori, ja varbūt vairs nav. Tas, ka lielā mērā no literatūras zinātnes tika vēsturē importēts iedziens par koloniālismu vēsturē. Un tagad viņš sakarā ar pēdējā laika politiskiem notikumiem ar šo, teiksim, BLM kustību Amerikā un vispārējo, droši vien, ka arī Flensburgas pagaidu pieminekli ir saistība ar šo kustību visu ar dekolonizācijas jauno vilni, viņš sasniedz mūsu vēstures lasījumus. Vēsturnieku vidē nē, bet ļoti daudz politologi, literatūras zinātnieki cenš mums uzspiest šo jautājumu par to koloniālismu kā faktors. Arī Timotijs Snaiders pēdējā laika ļoti daudz šādā veidā traktē vēsturi, ka koloniālisms jātiec uz Eiropu. Un es gribēju īsumā pateikt tos 5-6 vēsturnieku argumentus, kāpēc to īsti tā nevarētu darīt. Pirmais tas, ka arī starptautiskās tiesībās profesors Ziemē pateiks, koloniālisms attiecās uz teritorijām ārpus Eiropas punkts. Ja? Juridiski nav attiecināms. Otrais ir politiskā vēsture. Tajā laikā, kad gāja dekolonizācijas process apvienoto nāciju organizācijas vadībā, tā bija Eiropas atvilkšanās no visām pārējām pasaules daļām. Kamēr Eiropā pašā tieši otrādi tika nostiprināts status quo ar Helsinku lēmumu par robežu nemainību. Un mēs joprojām dzīvojam tajā ciklā, kad mēs sakam, ka Krimē ir jāpiedar pie Ukrainas. Tas pamats arī ir pie 75. gada šī vienošanās par robežu nemainību Eiropā. Un pie daudz kā cita. Lūk, tad nākamais jautājums par Latvijas koloniālismu Latvijā. Mums tā problēma arī literatūra zinātnē, kur raksta cilvēki par to, ka lūk 700 gadus šo zemi ir pārvaldījis koloniāla vāciski runājoša elite. Labi, tā var būt, bet tas nekad neiet kopā ar šo klasisko koloniālismu teoriju, ka lūk, tā ir atžgārna situācija, ka it kā, teiksim, šo zemi pārvalda it kā koloniāla elite, kuras metropoli atrodas Pēterburgā. Tā ir fundamentāli pretruna. Kā tā var būt? Ja? Ka koloniāla elite pārstāv kulturāli un reliģiski atšķirīgu metropoli. Tā ir vēl viena problēma ar to, kādā veidā mēs atrisinām. Un pat pēdējā, protams, ir tajā jautājumā, ka, ja mēs pieņemam šo koloniālismu diskursu kā vēstures paradigmu, tādā gadījumā mums praktiski no Latvijas vēstures paliek pāri kaut kādi 50 gadi, kas nav koloniālisms. Pārējais viss ir vienīgs koloniālisms. Un tādā gadījumā mēs varam pārrakstīt pilnīgi visu no jauna. Ja? Paldies. Paldies. Ir jums atbilde? Man šķiet, ka es nepilnīgi piekrītu, bet man arī es domāju, ka mēs varam vēlāk īsāk par to. Jā, liels paldies par ziņojumu un atbildēm.